Man ir kas sakāms, un tieši tev. Kā tu domā, cik tālu tu savā dzīvē varēsi aiziet, ja tu turpināsi sevī turēt depresīvas domas, zemu pārliecību pašam par sevi, ja tu turpināsi pretoties tam, ko tu patiesībā vēlies? Kā tu domā, cik liels varēs izaugt koks, ja tu sevī turpināsi turēt bailes, nepārliecinātību, kaunu, sliktu pašvērtējumu pašam par sevi, ja turpināsi neveltīt laiku sev, turpināsi būt neirotiskās attiecībās ar citiem cilvēkiem, turpināsi atdot visu savu laiku un visu sevi citiem, bet aizmirsīsi par sevi. Varbūt tev ir kādas citas sajūtas, kas tevi moka un no kurām tu netiec galā jau ilgu laiku. Ir taču iespēja no tā iziet ārā. Un man ir mehānismi, kuri var tev palīdzēt atbrīvoties no tavām traumām, kas tev jau ilgi moka tavā dzīvē. Un tad tu varēsi būt pavisam brīvs. Un tad tu varēsi būt kā koks, kas ir ar spēcīgām saknēm un ļoti spēcīgi var savā dzīvē augt uz priekšu. Tev nav nepieciešams vairs ilgāku laiku būt šajās skumjās, būt šajās sāpēs, un tu vari iziet ārā no tā, un turklāt vēl īsā laika posmā, un ar garantiju, ka tas tiešām notiek. Piemēram, varu pateikt to, ka ir cilvēki, kuri pēc 1 vai 2 vai 3 sesijām jau jūt tādas izmaiņas savā dzīvē, ka viņiem dzīve pilnībā pārgriežās pāri 180 grādiem. No depresīvas un vienmuļas ikdienas uz pavisam darbīgu, strādīgu dienu, piepildītu ar dažādiem notikumiem, kur viņi paši spēja veltīt laiku gan sev, gan arī citiem, bet ka prioritātes viņiem pamainās un dzīvē laime arī ieslēdzās uzreiz. Un mainoties šīm prioritātēm, mainās arī tas, ko viņi savā dzīvē vispār sasniedz.